Sveiki, es esmu Maks un man blakus ir, kā vienmēr, apburoša Māra no Astanavas. Čau, Māra! Čau, čau! Nu, kādas ir emocijas pēc uzstāšanās? Nu, baigi forši, baigi labi publika uzņēma un te ļoti laba atmosfēra. Un izņemot, protams, to, ka kājas ir dubļainas pilnīgi, bet citādāk viss ideāli. Kā tu kopumā vari novērtēt šo pasākumu? Kāda atmosfēra šeit ir? Ļoti skaļa. Varbūt pat daudz, viss ir reizē un daudz un skaļi. Un ir atsevišķi individi, kuri nespēja ballīti turēt, ja? Tad ar publikātu redz, ka pirmajā rindā daži gāžās. Bet citādāk ir ļoti brīva atmosfēra, viss ir ļoti pozitīvi noskaņoti un kopumā enerģijas apmaiņa baigi tāda uz Nākamgad braukt uz šejieni? Nākamgad braukt uz šejieni? Noteikti. Mēs jau esam pāris gadus jau bijuši apakaļ, tā kā šis jau ir atkārtot, es domāju, mēs to noteikti atkārtosim vēl. Un to mēs arī gribējām dzirdēt. Bet par tavu jaunu albumu, par jūsu jaunu albumu, kad viņš iznāks un kas viņš būs, ar ko viņš būs varbūt īpašāks nekā iepriekšējais? Nu, jaunais albums iznāk novembrī, pašā sākumā, sauksies Lauvas. Mēs viņu rakstam kopā ar DJ Rūtu, kurš kā reiz šobrīd traucē mums labi sarunāties, jā. Tas ir viņš, kuram ir DJ sets. Viņš mums ir kā albuma producents pieslēdzies un man liekas, tas iezīmējas, ka tas albums ir tāds deiskāks mazliet. Varbūt mazliet tāds arī romantiskāks liriku ziņā. Tā kā tu esi, vai ne? Nu jā, kā kļūst arvien sievišķīgāk, tāda romantiskāka. Tāda. Labi, tad pēdējais jautājums. Kādas ir tavas mīļākās scēnes? Scēnes? Jā. Wow. Vai tev nav tas? Vilnīši. Kā tev patīk? Zaļas vai sarkanas ogas? Ogas? Nē. Es par sēnēm. Vilnīši. Vilnīši, jā. Labi, paldies tev liels. Lai tev veicas un... Paldies. Paldies.